Labrīt! Labrīt! Kur tad tu esi? Labrīt, brīnišķīgs rīts šeit uz Dēls teātra jumta ar brīnišķīgu skatu uz Rīgu. Un tagad es vēl trešoreiz pateikšu brīnišķīgi. Brīnišķīgi ir tas, ka mēs šorīt esam pie bitēm. Bites ir modušās aptuveni tā, kā mēs šodien, kāds laicīgāk, kāds varbūt vēlāk. Tas, kas ir skaisti, mums bites ir. Un bišu loma tiešām ir ļoti būtiska. Un tieši tāpēc arī bišu diena pasaulē visā tiek atzīmēta. Jo galu galā tiešām tik daudz pasaulē ir par to, ko ir padarījušas bites un kā tās ir palīdzējušas. Tieši tāpēc ļoti būtiski saglabāt dabiskās pļavas, ļoti būtiski saglabāt dabas daudzveidību un būtiski mums ir tādi bišu palīgi, kā šorīt Uģis Melnieks, bitenieks, arī Toms Veličko, aktieris no Dēls teātra. Es tagad mazliet apmulsu, jo bites šeit lido turpu šurpu. Un, šis vēl nav šurpu turpu. Šis vēl nav šurpu turpu. Uģi, labrīt! Labrīt, labs rīts! Labrīt, Tom! Labrīt! Kā tu jūties? Jau no paša rīta, jau no 5 rītā mēs šeit strādājam, palīdzam bitītēm darbos. Es tagad tieši domāju, šorīt tāds saulains laiks, vai tas nozīmē, ka bites ir ļoti aktīvas, kā viņām vispār ir gājis ar laikapstākļiem šajā pavasarī? Nu, šis pavasaris nav lutinājis bites, un būtībā šī ir pēc ilgiem laikiem tieši sakratība. Pasaules bišu diena un pirmā tāda feinā diena pēc ilgiem laikiem, lietiem, augstumiem un arī solas priekšdienām laba laika. Un tad līdz ar to redz, ar to mēs varam tagad čivinēties. Un bites arī, es domāju, priecīgas ir, kad beidzot no rītiem ir silts, beidzot ir saule no rītiem. Jā, tā kā ne tikai bites, cilvēki priecājas, bet arī bites priecājas. Bet vispār šis pavasars bija tāds lietains, vai tu kā bitinieks jūti arī kaut kādu ietekmi uz medus daudzumu? Nu, šis būs pirmais gads, kad nebūs pavasara medus, jo tik draņķīgs pavasaris nav bijis ļoti sen. Protams, ja tur par āmītīm kasīt varbūt kaut kādas 70 pilis to pavasara medu varētu izsviest, bet jā, manā biškopja mūžā tas būs pirmais gads, kas būs bez pavasara medus. Man jājautā arī, kāpēc Tomam es uzticēju šo atbildīgo pienākumu būt ar bitēm? Nu, man ik pa brīdim kāds no dēlēniešiem nāk pie bitēm palīgā. Un Toms ir uzaicināts tāpēc, ka ir Tomam sarūpēts neliels pārsteigums. Proti, jā, jo proti Dēls teātris bites pasaules bišu diena. Un tad, es varēšu vienu bitu uz māju ņemt. Viņa varēs palikt pie manis. Jā, atver višķīt jāku un tad jau arī kādu varot ierāpos. Jā, nāciet, droši. Un tad tā kā bišu koncīlijas nolēma, kad ir jāiedabina balva, ir spēlmeņa balvas aktieriem tam līdzīgi. Un tad tika nolēmts, ka būs gada vai sezonas zummīgākais aktieris. Un 24. 25. gada sezonas Dēls teātris zummīgākais aktieris ir Toms! Nevar būt! Tā sagadījās! Oh, wow! Un visus... Medutiņš! Oh, wow! Un šis starp citu ir tas, šobrīd tad var teikt, ka viņš jau ir elitārs medus, jo tas ir pērnā gadas izcilais pavasara medus. Un šogad nebūs tā kā, šis ir tā kā vīnu, kad tu liec mājās un vari pārdot par dārgu naudu. Un vēl zummīgākā 24. 25. gada aktrise ir... Bet tev liekas, ka aktris iznāks tur no aizmugures. Mums te ir arī vārta. Kas ir? Madara Bilčakā. Bet viņa šodien aizceļoja. Tieši šobrīd viņa sēž autobusā un brauc uz izrādi Liepājā. Nu, zummīgākā nevēl. Jā, bet Tom, tev būs viņai... Man jānogadā? Jā. Bet es nebraukšu uz Liepāju. Nu, tagad viņi atbrauks, ja? Jā. Galvenais neapēst. Bet es tieši arī tā domāju, mēs te tagad pie bitēm stāvam. Cik ļoti bites, piemēram, atpazīst savu bitenieku vai vispār atpazīst sejus? Jo esmu dzirdējis, ka viņas kaut ko tā kā seko līdzi. Ar mūsdienu tehnoloģijām, zinātniskiem pētījumiem ik pa brīdim mainās tie viedokļi. Es teikšu tā, zinātniskā atbilde būs, kad bīta redz būtībā cilvēku kā plankumu. Nesen bija, man liekas, Lielbritānijā bija foršā izstāde, kur tika attēlots, kā bites redz cilvēku kā plankumu. Bet filozofiski, tā kā biškopis mīl bites. Bites mīl biškopi, jā, un citreiz tu ienāc drāvā un saka, hei, sveika meitenes. Un kā rekur viena uzlēnās arī sasveicināties tikko, jā? Pašgadījās?
Ļoti garšīgs. Ļoti garšīgs medus. Ļoti garšīgs. Bet, lai mums šāds medus būtu, un redz, mums tieši šis pavasaris tiek izlaists, un par to bišu nozīmi, cik kritiski ir tā situācija, un ko mēs varam darīt, lai mēs tomēr pasargātu bites, un tās būtu ar mums ilgstoši visu laiku. Vispirms pie Toma sāc katru dienu ar medus karoti vienu. Un tas nav melots, es tiešām katru dienu ēdu medu. Un kādu? Bet es ēdu medu, es nezinu, vai tā drīkst teikt, es sajaucu ar kurkumu. Tas ir brīnišķīgi īstenībā. Jā. Kurkuma ar medu iet brīnišķīgi Jā, kopā. brīnišķīgi kopā ir gan veselīgi, es kaut kur lasījis. Nezinu, vai mammas vai vecās mammas rakstos vai Twitterī, bet ļoti garšīgi un veselīgām. Jā, tad medus ir jāēda vēlams ar kurkumu, ja patīk kurkumu. Vēl kanēli klāt. Vispār tas superīgi. Tā Jo šīs ir arī garšvielas, kas ne tikai ir garšvielas, bet arī ļoti veselībai ģeldīgas. Un bez medus ēšanas, kā mēs varam par to dabu jāpatīk. Jā, par to bišu nozīmi. Es teikšu tā, ka bez tā, ka bites ir brīnišķīgas apoteksnētājas, ka pateicoties viņām ir vairāk ābolu un bumbieru, lielākas griķu ražas. Es vairāk pievērstu uzmanību tam, ka mēs varam no bitēm mācīties tādas lietas, piemēram, kā mīlestību un darba tikumu. Jo kāpēc Toms tika bišu žūrijā atzīts par gada zumīgāko aktieri? Piemēram, bišu stropā tātad, ko mēs varam arī cilvēki mācīties, to kopsadarbību, kad ir lieli, mazi darbi, un tur neviens nedala. Un tad aktieriem arī. Aktieriem ir lielākas lomas, mazākas lomas. Bet galvenais ir tā izrāde. Un viss ir jādara kārtīgi, godprātīgi. Un turklāt arī kā teātri var salīdzināt ar bišu stropu, jo kādu bites arī kādā brīdī veids apkopēju darbu. Un, piemēram, arī Toms pateiks, kad ir baigi forši, kad ir skatave tīra, ir garderobes tīras, ja, un līdz ar to teātrī arī pat apkopējas darbs ir svarīgs. Katrs darbiņš ir svarīgs, un par to mēs varam mācīties ne tikai no Toma, ne tikai no tevis, Uģi. Tu esi arī parūpējies par visu kaut ko daudz un plaši, un mēs varam mācīties no bitēm. Priecīgu pasaules bišu dienu jums! Lai zum! Lai zum! Un, starp citu, kolēģi, Uģis ir sarūpējis arī kādu ļoti gardu labumu medus torti. Pašbrūvētu, pašceptu medus torti, kas ir aizceļojis jau pie jums uz studiju. Tā kā prieciņš mums šeit uz... Jums šorīt, Madarai rītdien. Jā, tā kā tāda pati torta kā zumīgākai aktrisei, tāda ir arī mūsu zumīgajiem kolēģiem 900 sekundžu studijā. Kolēģi, labu apetīti un atpakaļ pie jums!